Šajā video es tev pastāstīšu par mažoru trīsskaņu arpēģijām un vingrinām, kurā tu vari tās nostiprināt, spēlējot ne tikai pamatstāvokli, bet spēlējot arī pirmo un otro apvērsumu. Ja tu jau saprati, par ko es runāju forši, varbūt var patikt video mazliet uz priekšu, lai redzētu to praktisko uzdevumu, bet ja tu ne līdz galam saprati to, ko es tikko pastāstīju, tad es ievadā mazliet konkretizēšu, kas ir tas, pie kā mēs darbosimies, mazliet par teoriju un tā. Tad pirmais, iedomāsimies, ka tu jau māki visas 5 mažoru gammas formas, citiem vārdiem tu māki nospēlēt mažoru gammu pa visu grifu. Ja tu to nemāki, var noskatīties video, kurā es to demonstrēju, bet tad, kad tev tas sanāk, tad nākamais etaps, kas seko ģitāristam, ir ne tikai spēt šo gammu nospēlēt uz augšu, uz leju, pēc tam nākamais solis ir saprast, kā mūzika strādā, un tā ir māksla domāt skaņās. Un te nav nekāda shortcut, tur ir ļoti daudz dažādu uzdevumu, kas katrs ir varbūt savai tēmai. Ja tev interesē, kā nospēlēt septiņkordus, tev būs viens uzdevums, tev interesē, kā nospēlēt mažoru trīsskaņus vai minoru trīsskaņus, tev būs cits uzdevums, dažādas intervāls cits uzdevums un tā tālāk tā joprojām. Un tā ir tāda varbūt grūta lieta, ko pārdot, ar tādu kā mārketinga skatu punktu, jo nav šaubas, ka ir daudz dažādas tēmas, un jo tu vairāk spēlē, jo tu vairāk saproti, cik maz tu īstenībā saproti, un ja tu skaties man YouTube kanālu, spēļoties viens no tiem mūziķiem, ģitāristiem, kurš vienā vai citā veidā varbūt jau tu apzinās, un tāpēc arī skatās šos video un tā. Labi, tad pie lietas. Tad mēs esam sol tonalitātē, sol mažorā. Ja mēs paņemam sol mažoru, es nodemonstrēšu šo uzdevumu vienā formā, bet tas, ko es nodemonstrēšu vienā formā, var tikt spēlēts visās 5. Tad mēs esam šeit, no otrās lādes, ja mēs spēlētu sol mažoru, mēs varam sākt no notas fā diez, un tad pārējās notas. Ja labs, tad 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 3, 5, 2, 3, 5. Es pieļaušu, ka tu to jau māki. Tad pirmais, ko es nodemonstrēšu, ja mēs nospēlētu no notas sol, 3 notas, mums ir sol, un si, un tad re. Tu varbūt jau var uzreiz pateikt, jā, tas ir sol mažoru trīsskans. Ok, forši. Tad nākamais, ja es paņemšu nospēlēšu no notas si, 3 notas si, re, sol. Kas tas tāds ir? Tas joprojām sol mažoru trīsskans. Ja es paņemšu no notas re un nospēlēšu 3 notas re, sol, si, kas tas tāds ir joprojām sol mažoru trīsskans. Citiem vārdiem es tikko nodemonstrēju sol mažoru trīsskanu pamatstāvoklī, sol, si, re, pēc tam si, re, sol, kas ir pirmais apvērsums, un tad re, sol, si, kas ir otrais apvērsums. Ja mēs salīdzinātu ar mūziku, iedomājies, ka mēs joprojām pateicām vienu un to pašu lietu, vienkārši 3 dažādos, tā var teikt, reģistros. Informācijas būtība nemainījās, mainījās vienkārši skaņas augstums. Līdzīgi, ja es tev pateiktu kaut kādu vārdu, piemēram, kaķis, es varu pateikt kaķis, vai arī kaķis. Tas joprojām ir tas pats vārds, vienkārši dažādos variantos. Tad tik tālu, ceru, ka tu sako līdzi manai domai, dodamies tālāk. Nākamais, kas būtu jākonkretizē, ka, ja mēs paņemam sol mažoru gammu, mēs tur varam atrast ne tikai sol mažoru trīsskaņu arpēģiju. Mēs varam no katras no šīs gammas pakāpēm atrast trīsskaņu arpēģiju. Sol mažors, sol, si, re, lā minors, lā, ba, mi, si minors, si, re, fā diez, do mažors, do, mi, sol, re mažors, re, fā diez, lā, mi minors, mi, sol, si, un fā diez pamazinātais trīsskaņas, fā diez, lā, do. Un visiem šiem, es tikko nodemonstrēju 7 kopā trīsskaņus, kurus tur atrast sol mažorā. Mažoru gammā kā tādā. Es demonstrēju sol tonalitātē, bet tas pats strādā arī pārējās tonalitātēs. Tātad mums ir 7 trīsskaņi diatoniskie. Diatonisks nozīmē, ka šie trīsskaņi, kas ir veidoti no notīm, kas ir ekskluzīvi tikai un vienīgi konkrētajā mažoru gammā, šajā gadījumā sol mažoru gammā. Ja mums ir šie 7 trīsskaņi, katram no viņiem mēs varam nospēlēt pamatstāvoklī, tad nospēlēt pirmo apvērsumu un tad arī otru apvērsumu. Te arī sākās šīs stundas uzdevums, kas ir balstīts tieši uz šo tēmu, lai tu labāk izprotu šīs trīsskaņu
apvērsumu, arpēģijas un spēj viņus labāk atpazīt. Varbūt reizēm, ja tev pasaka nospēlēm kaut kādu akordu, tu parasti sāc domāt, tā kur ir tonika, tad kur tērts un kur ir kvinta, un tad tā izdara. Un ja tev kādas reizēm akordu secība, kas ātri mainās, kad nospēlē nākamo akordu, tu varbūt uzreiz nespēj identificēt, kas tas tāds ir. Un tad šis uzdevums ir tieši, lai palīdzētu tikt galā ar šo problēmu, un spēju atpazīt šīs trīskaņu skaņas, neatkarīgi no tā, vai tas sāc no tonikas, vai no terces, vai no kvintas, un visās 5 formās. Tāda būtiski piebilde būtu, ka trīsskaņi, mums kopā ir šie 4 trīskaņu veidi, mažori, minori, palielinātais, pamazinātais, tie ir rietumu mūzikas stūrakmeņi. Jo, ja mēs paskatāmies arī kādiem citiem komplicētākiem akordiem, piemēram, kur ir, ja mēs piemēram, sol, si, re, fa diez, tas jau ir mažors septikords, mēs varētu to skatīties arī tā, ka tev pamatā ir sol mažora trīskants un kur vēl viens trīskants no si minora trīskants, līdz ar to tas kombinējās. Nu, un tad par to uzdevumu, tad skaties, tad, ja es nospēlētu sol, si, re, tu jau ļoti ātri var pateikt, ok, tas ir sol mažora trīskants, kas notiek, es nospēlēju sol, si, mi. Tas vairs nav sol mažora trīskans. Es tikko nospēlēju mi minoru trīskani, bet no notas sol. Ja mēs paņemam mi, sol, si, mi, sol un tā tālāk. Šī ir mi minoru trīskaņa arpēģija. Vienkārši šajā gadījumā es viņu sāku no šī akorda terces. Un varbūt tu esi jau visu šos gadus spēlējis ģitāru un tu daudz kas sanāk un tā tālāk, bet ja tev šādas 3 notas uzreiz parāda, tu tā nevar uzreiz identificēt, kas tas ir. Un ja tā, tad tev ir problēma. Un šis video ir ar risinājumu šai problēmai. Tad sol, si, mi. Tas ir pirmais apvērsums. Mēs spēlējam, tas ir mi minora trīskaņas, bet vienkārši mēs spēlējam no šī trīskaņa terces. Nu, lūk, tad secinājums, kas no tā izriet, ir tāds, ka tu vari tāpat, kā tu spēlētu katrā no 5 formām, vienkārši pamatstāvoklī ar trīskaņu arpēģijas. Citām vārdiem, 1. pakāpe, 3. 5. 1., 3., 5. no katras pakāpes. Tāpat var spēlēt šo vingram spēlējot 3. pakāpi, 5., 1., 3. pakāpe, 5., 1., 3. pakāpe, 5., 1. tā tālāk. Tagad es lēnāk to nodemonstrēšu. Sol, si, mi. No notas sol nospēlējam. Ejam tālāk no notas la. La, do, fa diez. Šis ir fa diez pamazinātais trīskans. Pamazinātais trīskaņa arpēģija vienkārši sākot no terces. Ja es nospēlēju no nākamās notas, si, re, sol. Šis ir sol mažora trīskans. Es spēlēju no notas do. Do, mi, la. Tas ir la minora trīskans. Es spēlēju no notas re. Re, fa diez, si. Tas ir si minora trīskans. Es spēlēju no mi. Mi, sol, do. Tas ir do mažora trīskans. Un tā tālāk. Cits veids, kā varbūt sākumā, ja tu nespēji tik ātri atpazīt, tu vari no tāds, kā, lai vienkārši sāk šo vingrinājumu spēlēt un pēc tam ar laiku sākt atpazīt šīs skaņas, ir paskatīties šo pašu vingrinājumu vienkārši no tādas kā intervaliskās struktūras skatu punktu. Piemēram, tā vietā, lai to sol, si, mi uzreiz atpazītu un identificētu, varbūt tev labi nemāki notas uz grifu un tā tālāk, bet tev grib sākt trenēties. Nu, notas ir jāmāk uz grifu, bet rekur tāds kā ģeometrisks, vai varbūt tāds intervalisks risinājums. Tā vietā iedomājamies vienkārši spēlēt tercu un pēc šīs terces kvartu. Citiem vārdiem es nospēlēju noti, nākamo nē, tad nospēlēju šo noti, tad nākamās 2 nē un tad nospēlēju šo. Un tad sanāk šī intervaliskā struktūra šim pirmajam apvērsumam ir terce plus kvarta. Un atkarībā no tā, no kuras pakāpes spēlēs, tur var mainīties, kāda tur būs šī terce vai arī kvarta, tāpēc, ka mažora gammā ir šī toņu pustoņu attiecības dažādas, un tas nav pašsaprotami, ka vienmēr no kāds pakāpes būs vienādi. Viss, kas tev jādara, tev jāpieturās pie konkrētas tonalitātes zīmēm, šeit gadījumā sol mažora tikai fa diez un viss. Un tad izskatītos šādi, kur spēlēju terce plus kvarta, terce plus
kvartu. Nu, šeit ir palielināta karta šajā gadījumā do fā diez, tāpēc, ka sol mažora ir nots fā diez. Un tā tālāk, kādas nākamās pakāpes. Kopā tas vingrinājums mēs ļoti lēnām nospēlētu. Es iedošu 4 sitienus priekšā, 60 sitienu minūtē. Paspēlējam kopā no notas sol. 1, 2, 3, 4. Sol, si, mi, la, do, fā diez, si, re, sol. Do, mi, la, re, fā diez, si, mi, sol, do, fā diez, la, re, sol, si, mi, la, do, fā diez, si, re, sol, do, mi, la. Tad mēs atnācām līdz formas pēdējai notī, un tajā mirklī tu pēc tam var iet atpakaļ. Un atpakaļ spēlējot, tu vari spēlēt tieši tāpat, sākot no zemākās skaņas, vai arī no otra gala sākot no augstākās notas. Un joprojām saglabāt to pašu intervalisko struktūru. Es nospēlēju sākumā. No šeit otrāds, kas nāks tā kā kvārta un tad tērts. Kvārta, tērts, kvārta, tērts, kvārta. Tāds uzdevums, un varbūt tev tas ir pilnībā normāli, ja tev viņš tik ātri nesanāk, un tagad noskatījos, un tev ir vēlme patīt video atpakaļ, paklausīties vēlreiz, ko es pastāstīju, un tā, tas ir normāli. Šīs lietas, es ļoti pacietīgs, viņām ir jāvēl daudz laiks, un ja viņas tam nāk lēni, tas ir pilnībā ok. Iemesls, kāpēc es viņus spēju tagad kādu nodemonstrēt, vienkārši tāpēc, ka es esmu pie šī vingrinājuma strādājis diezgan daudz, un viss. Pārējās formās tas arī būtu jābūt spējīgam nospēlēt ar labo roku. Tu vari arī spēlēt ne tikai ar mediātoru, bet arī izmantot pārējošos pirkstus. Piemēram, es nospēlētu sol, si, mi, tu vari nospēlēt ar mediātoru, vai arī nospēlēt pirmo notu mediātoru, un tad kādu nākamo pirkstu. Tālūk. Tad mēs tikko apskatījām, kā nospēlēt ne tikai šos tā trīskaņas, kas atrodas mažora gamā pamatstāvoklī, bet jau arī otrs variants nospēlēt pirmo apvērsumu, kad mēs spēlējam. Klasiskajā mūzikā varbūt tu esi arī dzirdējis mēdz lietot tādus, nu, ka mums ir trīskaņas, tad mēs sakam sekstakords un kvarts sekstakords. Tas ir tāds, ja tu šādus vārdus esi dzirdējis, tu zini, kad arī ir runa par šīm te apvērsumiem trīskaņu. Un tā piebildi vienkārši bonus informācijai. Un tad otrs apvērsums ir, ja mēs, piemēram, nospēlētu, kur mēs nospēlējam sol, si, re, sol mažora trīskaņas, mēs nospēlējam sol, si, mi minora trīskaņas, un tad mums ir vēl viens variants, ka mēs nospēlējam sol, do, mi. Vai tev pateikt, kas tas tāds ir? Sol, do, mi. Tas bija do mažora trīskaņas, es vienkārši sāku no kvintas. Sol, do, mi. Kvinta, pirmā pakāpe un trešā. Un tas arī ir trešais uzdevums. Es video tad noslēgumā rezumēšu visus 3 uzdevumus tā ļoti konkrēti, lai zinu, pie kā strādāt. Tad rekur ir trešais uzdevums, sol, do, mi. Var domāt arī tā kvarta un plus tērts. Rekur ir kvarta apakšā, rekur ir tērts augšā. Sol, do, mi. Un tāpat spēlēt no katras pakāpes. Plus minus 60 sitienos minūtē mēs lēnām izspēlēt 3, 4. Sol, do, mi. La, re, fā diez. Si, mi, sol. Do, fā diez, la. Re, sol, si. Mi, la, do. Fā diez, si, re. Sol, do, mi. La, re, fā diez. Si, mi, sol. Do, fā diez, la. Un atpakaļ spēlēt to ir tieši tāpat sākot no zemākās skaņas, kas nāks kvarta plus tērca, vai arī otrādi no augstākās notas, kas nāk tērca un tad kvarta.
spēlē lēnām, nesteidzoties. Un tas, kas būtu ļoti labi, tu jau no paša sākuma spēlē, jo tu arī var ar tā kā es arī demonstrēju, ka tu vari saukt ar nošu nosaukumu. Fa, diez, re, la, mi, do, sol. Re, si, fa, diez. Bet, ja tev tas vēl nesanāk, tad tas variants, ka tu redz vienkārši šīs intervaliskās struktūras, varbūt, jo ir vieglāk identificēt 2 notas nekā 3 notas. Ja, piemēram, nospēlē sol, do, mi, sol, do, tu saproti, ka tā ir kvārtā, kā mi, do, 3, 4, un vēl mi, vēl tāds klāt, tas varbūt pat daudz priekš tavā procesora, ja tā var teikt, tad tu sākumā var vienkārši ieraudzīt šīs intervaliskās struktūras, un tad varbūt laiku pamazām jau pieķert klāt. Tāds uzdevums, tad rezumējot, ir 3 uzdevumi, kurus tu vari paņemt no šī video. Pirmais ir, pieņemsim, ka tu jau māki nospēlēt visas 5 formas, mažo gammu, ja nē, tad atgriezies varbūt pie pašiem pamatiem, un tad mažo gammu visās 5 formās būtu jāmāk nospēlēt. Bet, ja tev tas sanāk, tad rekur 3 uzdevumi. Pirmais, visās 5 formās iemācies nospēlēt vienkārši 3 pamatstāvoklī. Sol, si, re, la, do, mi, si, re, fa, diez, do, mi, sol un tā tālāk. Otrs uzdevums. Tā vietā spēlēt 3 pamatstāvoklī, joprojām nāc sāc no notas sol, bet sāc domāt jau par pirmo apvērsumu. Tā vietā spēlēt sol, si, re, nospēlēt sol, si, mi. Tas īstumā ir mi minors. Un tā no katras pakāpes. Un trešais uzdevums. Visās 5 formās nospēlē 3 otrajā apvērsumā. Sol, do, mi. Tā tālāk. Spēlējot uz augšu uz leju, tu vari sakārtot šīs notas dažādi. Piemēram, ja tev ir tās 3 notas sol, do, mi, tu vari sākt ar sol, do, mi, labi var sākt no augstākās. Vai arī no vidējās. Vai ar labo roku pielikt visādas interesantas lietas, kā, piemēram, nospēlēt pirmo notu 2 reizes. Varbūt kad tu spēlē tikai mediātoru, kad nospēlē pamatnotu, tad nākamā ar šo pirkstu, nākamā ar šo. Un tā tālāk. Tās pārējās jau ir, teiksim, tā modifikācijas, kuras tu pats vari izmantot. Pieņemsim, tu paspēlēji vienkārši, sanāk baigi labi dažādos tempos, bet gribi turpināt nostiprināt, tad varbūt nomaini tonalitāti, pieliec kaut kādas variācijas klāt, lai tev ir interesantāk, kāds uzdevums mazliet tehniski tev izaicina. Un turpini radoši strādāt. Un kas ir būtiskākais noslēdzot? Atceries, varbūt noslēgšu 3 būtiskām padomiem. Pirmais ir mūzikas apguvē nav shortcut. Un tā ir tā lieta, ko ir grūti, tā var teikt, pārdot. Gribās jau noskatīties YouTube video, kur viens video, kas tev jāzina, lai tu saprastu visu, kā mūzika strādā. Tā nav. Tas ir maldinoši, tas ir varbūt labs clickbait nosaukums un tā, bet, pirmais, tad, kā ir tā, tad, nezinu, vai to var nosaukt par padomu, bet, tas, ko es saku, shortcut nav. Otrs būtu, esi ļoti pacietīgs, ja, Romu neuzbūvēja vienā dienā, un arī šīs te lietas paņem vienu uzdevumu, strādā pie viņa kaut vai nedēļu, varbūt pat mēnesi, un, kad tev viņš sanāk, tu esi viņu smuki nostiprinājis, dodies tālāk pie kāda cita uzdevuma. Un, jā, pacietīgs es. Un tad trešais arī tāds ļoti praktisks, nezinu vai padoms, bet, atziņa, pieņemsim, ka, manuprāt, viens no vislabākajiem veidiem, kā apgūt mūziku, tāpat kā apgūt valodu, ir saprast, ko tu dari, saprast, kā šī valoda strādā. Nevis vienkārši iegaumēt vārdus, iegaumēt kaut kādas notas, nesaprotot, kas tās ir par notīm un kāpēc viņas labi skan pāri kuram akordam, bet tieši otrādi saprotot, kāpēc šī nota skan tam labi pāri. Ko nozīmē, ja mēs metaforiski salīdzinātu ar verbālo valodu? Ja tu saproti, kā strādā teikums, tur viņā pāris vārdus pamainīt un jau pajautāt kaut ko citu. Kā es varu nonākt līdz pieturē, bet kā es varu nonākt līdz veikalam. Ja tu saproti, ko nozīmē vārds pietur, ko veikals, kas ir tā struktūra, kā tu sakārto tos vārdus, sintaks, blablabla, viss pārējais, tad tas ir jau praktiski veids, kā to darīt. Un daļa no šīs saprašanas tomēr iekļauj arī, ja tu gribi tā organiski to darboties, ka tev ir
Tev jāļaujas tam procesam. Tev ir tajā mūzikā jāiet diezgan dziļi iekšā. Nevis vienkārši mazliet bišķicīt, bet līdzīgi kā arī valodā. Ja tu gribi iemācīties, ja domāju, piemēram, tu mācīties kaut kādu spāņu valodu, un tas būtu dzīvot uz Spāniju, un viss tur tā runā, un tev nav variantu, tev ir jāsāk viņu mācīties. Šeit arī līdzīgi, ka apgūst mūziku, protams, tu vari to darīt viens un tā, un klausies daudz šo mūziku, bet ir labi arī, ja tev ir kaut kāda dombiedra, kuriem tu vari satikties, vai arī pasniedzies pie kā mācīties, un ikdienas ietvaros, ka tev tiec pakļauts šim procesam, un tu komunicē arī ar citiem mūziķiem, un kāds uz to procesu skatās, varbūt bišķi citādāk, līdzīgi kā, paņemsim, arī valodā ir dialekti, kad tu arī dziedi latviešu valodu, bet tu dzirdi, ka viens cilvēks, kas nāk no viena Latvijas gala runā tā, ar tādiem varbūt teikumiem un izteicieniem, cits nāk no cita galņiem, un tu vari to atpazīt. Tad šeit arī ir līdzīgi, ka tu sāc komunicēt ar dažādiem mūzikas valodas praktizētājiem, mūziķiem. Secinās katram savas preferences, kādam tu blues vairāk patīk, kādam džess, kādam vēl kaut kas, un tu tiec pakļauts tam, tā ļoti tādos ir daudz tādu lietas, kuras mēs pat neaizdomājamies, kas īstenībā ietekmē to mūsu apgūves procesu ļoti daudz, caur imitāciju un tā tālāk. Tā labi, es vairāk nefilozofēšu, šis bija tāds mazs noslēguma outro. Ja tev šis video noderēja, varbūt var arī atstāt kādu komentāru un tā kaut kā.